Tā, mīļie, izstāstīšu īso versiju, cik daudz es jau esmu naudas tēmā izrakusi. Tātad viss sākās pirms kādiem pāris gadiem, kad es vadīju pašapziņas grupu, un pašapziņa man arī ir viena tāda laba tēma, par kuru man patīk runāt. Tur gan nav tik labi izmērāmi rezultāti, bet tomēr ir ok. Un vienā reizē man dalībniece skaidru un gaišu atrakst, varbūt, ka tāpat bija mana māsa, kas man atrakst, klausies, nu kāda pašapziņa, ja naudas nav. Man bija tāds šoks, es biju vienkārši šokā, ka nauda un pašapziņa vispār ir ietekmējoši jēdzieni. Tajā reizē vēl neko, bet pēc brītiņa es sāku tajā tēmā iedziļināties, un taču novadīju vairākus maratonus par naudu un pašapziņu, lai vispār izstāstītu, kā rodas nauda, kā jākļūst redzamam, kā jāvar piedāvāt un tā tālāk. Nu, tādas rīktīgas pašapziņas lietas. Starp citu, es noteikti kaut ko iekļaušu arī mūsu šajā kursā, jo tā kā tādu krējumu mēs nosmelsim no lielākās daļas, ko es vispār visu zinu. Bet pēc tam es novadīju vienu fantastisku kursu, kuru, ja jūs neesat redzējuši, jums noteikti vajag dabūt no mums, jo mums ieraksti visi ir. Dabūt no mums un noklausīties, un tie ir 12 pakāpieni naudas trepītē, un tā ir arī vesela atklāsme, jo, piemēram, šī kursā mēs runāsim par naudu in general, un tas ir vienalga, vai tu no 10 000 gribi pāriet uz 15 000 mēnesī ienākumu, vai no 1000 uz 1500. Tām nulēm mums nav nozīmes, bet šī maratonā, neatkarīgi no tā, cik ir tavi ienākumi vai mani ienākumi, mēs runāsim par blokiem, programmām, par to, kas mums nelaiž uz priekšu no esošā stāvokļa. Bet tad, kad es pētīju naudas trepīti, tad atklājās, ka ļoti dažādas ir tās programmas, jeb dažādi ir tie bloki, kas mūs nelaiž uz priekšu no pakāpienu uz pakāpienu, bet tā kā to es jau esmu novadījusi 2 vai 3 reizes, un beigās mēs esam pat ierakstījuši, un beigās mēs pat piedāvājām par ļoti labu cenu to, tad tagad šobrīd es vairs negribu to atkārtot, tāpēc, ka priekš manis tas ir jau izsmelts, izpētīts, un tur man apmēram ir viss skaidrs. Šitajā reizē ir tas, ko es šodien jums stāstīšu, ir pilnīgi jauns. Tieši pirms pusotras stundas, es rīktīgi iedziļinājos šajā tēmā. Es par dzimtas programmām un par vispār programmām nekad neesmu tā īpaši pētījusi viņas, bet sāku atklāt, ka īstenībā manis pašas dzīve arī pierāda, un manu māšu dzīve, un vispār tuvāko apkārtējo cilvēku, ka tu tā uzreiz nozūmē un paskaties uzreiz par šo tēmu, saproti, ak, tu kungs, kā strādā precīzi tas, ka mēs atkārtojam savu vecāku vai viena no vecākiem uzstādījumus, programmas, vērtību sistēmas, copy-paste, viņu uzvedību un tā tālāk. Un tāpēc ir ļoti vērts šo visu izpētīt.